Šodien es ar magnētu makšķerēju nogrimušu kuģu kapsētā, lai noskaidrotu kādus noslēpumainus, dārgus vai pat bīstamus dārgumus varu atrast. Šī vieta ir pilna ar kuģiem, gan nogrimušiem, gan vēl peldošiem. Tāpēc ceru, ka šeit mums izdosies atrast kaut ko traku. Un skatieties līdz video beigām, jo mēs dosimies izpētīt dažu šo pamesto milžu iekšpusi, lai noskaidrotu, kas tur ir atstāts. Ar visiem šiem iespaidīgajiem kuģu vrakiem es jau nojaušu, ka ūdenī būs vēl foršākas lietas. Tātad sāksim mest magnētu un skatīsimies, ko varam atrast. Lai arī šī vieta ir ļoti saudabīga, man šodien būs jābūt īpaši uzmanīgam. Esmu ieskauts ar tik daudz sarūsējuša metāla, ka jebkura mazākā kļūda var man aizsūtīt tieši uz slimnīcu. Protams, ja vien man vispirms nenogalinās odi. Čali, odi vienkārši trakos, vai vari man atnest kādu pretodu līdzekli vai ko tam līdzīgu? Jā, man te ir priekš tevis. Čali, kas tas vispār ir? Tu man pūt acīs, vecī. Kāpēc? Kāpēc tu to dari? Hei, vai ar tev viss kārtībā? Jā, tāpēc tagad es esmu akls. Tātad ieliksim magnētu ūdenī. Vēl vienu reizi. Jā. Ak, Dievs. Es aizmirsu piesiet virvi. Tas varēja būt tik slikti. Kas tas ir? Mums ir kaut kāda oranža lieta. Kas tas pie velna ir, draugi? Kas pie velna tām ir virsū? Kas pie velna tas ir? Ak, Dievs, tas ir milzīgs āķis ar zivi, kas tam pieķērusies. Tas tik briesmīgi smird, draugi. Tas gulēja okeāna dibenā. Labi, nu es no tā tieku vaļā. Liekam magnētu atpakaļ ūdenī un atrodam kaut ko, kas nav pretīgs. Lūdzu, neskatieties uz šo. Jā. Jā. Labi, es gandrīz sev savainoju, bet tas bija diezgan labs metiens. Puiši. Man varētu būt kuģis. Es domāju, ka man ir kuģis. Es nevaru likt tam kustēties. Nē, mēs taču nevaram jau būt iestrēguši. Nu taču, es gribu jaunu kuģi. Labi. Es domāju, ka mēs esam nosnotā, bet uz magnēta vēl kaut kas ir. Tas ir tik smags, es to gandrīz nevaru pakustināt. Skaties uz burbuļiem. Ak, Dievs. Cilvēki, tas ir tik sasodīti smags. Dabūj to. Tas nāk augšā. Mums ir vesela kaudze ar lietām, čaļi. Paskatieties uz to visu. Kas ir velna? Ak, Dievs, čaļi, tas ir neprāts. Kas tas par mantām? Mums ir sasodīts skrūvgriezis vai kaut kas tāds. Tas ir diezgan traki. Labi, šis ir mūsu pirmais īstais mēģinājums. Droši var teikt, ka ap šīm nogrimušajām laivām ir daudz visādu lietu. Mums ir skrūvgriezis, milzīga enkura. Man šķiet, ka tas ir vecs kuģa enkurs. Es nezinu, labojiet man, ja kļūdos, lūk. Skaļi, zivju āķis. Vēl viens liels, vecs zivju āķis. Diezgan traki. Klusiņām paturēšu to. Un mans mīļākais atradums. Es nezinu, kas tas ir, bet man tas patīk. Tas ir smaga, mūžīga soda ierocis vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir ass. Tas ir neticami ass. Au! Šī lieta ir asa aizmugurē. Tā ir asa galā. Visa šī lieta ir asmens. Nezinu, kā es to dabūšu no magnēta. Droši vien uzmanīgi. Nē, es sev savainošu. Labi, iespējams, tagad tas ir tikai magnēts. Nedomāju, ka es dabūšu šo lietu nost. Jā, nē, tas ir tikai magnēts. Labi, tas ies iekšā šādi, puiši. 1, 2, 3. Brāl, rokturs nolūza. Ak, Dievs, tiešām nolūza. Tad tā ir ārkārtas situācija. Mums jāiet glābt rokturi. Paga, tiešām? Nē! Labi, nu laikam tagad ir tikai asmens uz magnēta. Tagad nesīsim to apakaļ un cerēsim, ka būs kaut kas labāks par spīdzināšanas ierīci. Man šķiet, ka tikko sajūtu, ka galva atdalījās. Labi, mums praktiski nav nekā. Mēs tikko pieķērām kaut ko milzīgu, draugi. Tas ir tieši zem mums. Kas pie velna? Es pat nevaru to pacelt. Ak, Dievs. Es nezinu, ko darīt. Pagaidi. Nu, nāc. Ak, Dievs! Kas pie velna tas ir? Nu, nāc, izkāpsim no ūdens. Brāli, man šķiet, ka mums ir milzīga kaste. Ak, Dievs! Vai man kaut kas tika virsū? Ak, Dievs! Labi, draugi, man šķiet, ka mēs tikko dabūjām milzīgu kasti vai kaut kādu kasti vai ko tam līdzīgu. Ak, Dievs, tā neizskatās tik veca. Es domāju, tā ir diezgan nolietota, bet tā neizskatās tik veca kā dažas citas lietas, ko mēs šodien esam atraduši. Draugi, tas ir neprātīgi. Es negaidīju šodien atrast milzīgu lādi. Mums tas jāatver un jāskatās, vai iekšā ir kas interesants. Skatieties, izskatās, ka tas ir sapīts zvejas tīklā un vecos auduma gabalos un tam līdzīgās lietās. Šī lieta ir ļoti sena. Ak, Dievs, tas ir tik smags. Brāl, labi. Tas ir tik lieliski, draugi. Esmu zinkārīgs, kas varētu būt iekšā. Tātad, vai mēs varam to atvērt? Es labprāt to izdarītu, bet izskatās, ka tam ir slēdzene. Nezinu, vai es vienkārši varu... Nē, es nedomāju, ka varu. Nē, tas ir vecs, bet ne tik vecs. Šī lieta ir diezgan droša. Mums nāksies to uzlauzt, ja gribam redzēt, kas ir iekšā. Man nav šīs atslēgas kaut kur pa rokai. Brāli, vari man to aizmest? Tu pat neļauj man pabeigt. Bet jā, tieši to man vajadzēja. Paldies! Šī ir vienīgā iespēja, kā tikt šajā lietā iekšā, tāpēc pamēģināsim pāris reizes. Labi, pirmais mēģinājums neko nedeva. Bet arī otrais mēģinājums neko nedeva. Varbūt arī trešais mēģinājums neko nedeva.
Vai tas jau ir atvērts? Turpini. Labi, mums jāatrod labāks veids, kā to izdarīt. Mums vajag vēl instruments, lai to atvērtu. Kur ir magnēts? Labi, draugs, ej noķer man kādu instrumentu. Oho! Gandrīz mani noķēra. Labi, mums ir pāris instrumenti. Laikam tas tiešām ir tik vienkārši, tev apkārt ir laivas. Jūs tikai paskatieties, kāda izvēle. Mums ir knaibles. Nekam nedrīkst. Mums ir. Kas tas ir? Kas tas vispār ir? Zini, tas ir mūsu instruments, lai atvērtu šo kasti. Tas arī ir. Arī nekam nedrīkst. Mums atkal ir skrūvgriezis. Sasūdīts, labi. Mums ir pēdējā iespēja. Liels uzgriežņu atslēga. Lūdzu, neielieciet mani kadrā. Lūdzu, neielieciet mani kadrā. Labi, tas darbosies tieši tāds, kāds ir. Labi, jūs esat gatavi? 1, 2, 3. Vēlreiz. Šāli, šī lāde ir daudz izturīgāk nekā domāju, es nemelošu. Sasodīts. Mēs vēl joprojām neesam atvēruši lādi. Es domāju, mēs esam tik tuvu. Labi, vēl viens labs sitiens un tai vajadzētu atvērties. Tas izklausījās pēc viena, vai ne? Patiesības brīdis. Kas ir iekšā milzīgajā dārgumu lādē? Tas ir tik pretīgi. Paga, ko? O, te iekšā ir pretīgas lietas. Nē, labi. Tas nav tas, ko es vispār gaidīju. Vai tie ir kauli? Tie ir kauli. Kas pie velna? Tas ir kauls, jūs puiši! Kāpēc tas ir šeit? Labi, es nezinu, vai tas ir cilvēka kauls vai nē. Tas ir kaut kāds kauls. Te ir vēl viens! Nē. Kāpēc šeit ir tik daudz kaulu? Te ir vēl viens! Puiši, šeit ir vesels kaudze ar kauliem. Vai ir vēl? Kas tas ir? Fantastiski. Šeit ir iešļūcene, nemaz nav aizdomīgi. Un cepura arī nemaz nav aizdomīgi. Kas tas viss ir? Tā ir vēl viena laiva! Puiši, tas ir tik pretīgi! Au, šeit iekšā ir kaut kas sas. Tas tikko mani sadūra. Man droši vien vajadzēs doties uz slimnīcu. Puiši, kas vēl šeit ir iekšā? Tas ir vēl viens kauls. Cik daudz kaulu man jāatrod, pirms tas kļūs par īstu ārkārtas situāciju? Jo šis jau ir kā 6., 7. Ak, puiši, tie ir vēl kauli. Vēl viens kauls. Vēl viens kauls. Ak, mans dievs. Labi, tātad mums šajā kastē ir kaudze, apģērbu un kaulu. Nemaz nav ideāli. Tas varētu būt problēma. Es nemelošu. Un kas tas ir? Vai tā ir forma? Puiši, tā arī ir. Tā ir sasodīta militārā forma. Nu taču, es domāju, ka tas ir vecs, piemēram, jūras spēku jaka vai kaut kas tāds. Paskatieties uz pogām. Oho, tas smaržo pēc nāves. Es nemelošu, tas smaržo pēc kaut kā sapuvuša un trūdoša. Droši vien nevajadzētu to aiztikt. Kas ir rakstīts iekšpusē? Ak, sasodīts. Tur kaut kas ir rakstīts. Tur rakstīts Amerikas Savienoto Valstu jūras akadēmija. Tātad tā tiešām ir jūras spēku forma. Kā šī forma nonāca kastē kuģu kapsētas pašā apakšā, puiši? Kamēr es pieņēmu muļķīgu lēmumu turpināt rakņāties par šo nejaušo kasti, kas pilna ar kauliem, es atradu arvien vairāk aizdomīgu priekšmetu, līdz beidzot nolēmu, ka ir pienācis laiks atstāt šo noslēpumaino kasti, pilnu ar kauliem un apģērbu mierā. Labi, es pārstāšu rakņāties par šo. Es sevi šodien jau pietiekami esmu kompromitējis. Labi, liksim magnētu atpakaļ ūdenī un šoreiz noķersim kādu īstu dārgumu. Es tiešām ceru, ka tas nav vēl viens ankurs, vai piemēram 100 makšķerāči, tas arī būtu slikti. Turpinot mest magnētu, man izdevās izvilkt vienu dīvainu atradumu pēc otra. Diemžēl nekas no tā nebija dārgums, tāpēc es nolēmu, ka tagad ir īstais brīdis doties uz pilnīgi jaunu kapsētas daļu. Hoho, paskatieties uz šo, draugi! Ostā šeit atrodas nogrims laiva. Šeit mums jāmet magnēts. Ja kaut kur šeit būs dārgumi, tad tie būs tieši šeit. Labi, es esmu ļoti satraukts par šo. Iemetīsim magnētu ūdenī tieši laivas priekšā. Jā. Es atkal aizmirsu to piesiet. Neesmu pārliecināts, cik dziļš šeit ir ūdens, bet magnēts nogrima tik ilgi, ka šķita kā mūžība. Cik es zinu, šeit varētu būt 100 pēdu dziļš. Ak, mans dievs, tas ir tik dziļi. Man šķiet, ka mēs kaut ko esam atraduši. Es ceru, ka tas nav pats kuģis, bet mēs noteikti kaut ko esam uzķēruši. Nu nāc! Tas kustās! Es to dabūju! Lai kas tas arī nebūtu, tas nāk līdzi man! Cilvēk, tas ir tik smags! Šis varētu būt viens no smagākajiem lomiem, ko šodien esmu izvilcis. Labi, tas nāk augšā! Tas nāk augšā! Tas nāk augšā! Ko mēs dabūjām? Mēs redzējām, mēs dabūjām kaudzi ar visādām lietām! Ātri! Ak, Dievs, puiši! Kas pie velna? Uz šī magnēta ir tik daudz lietu! Es nekad neesmu redzējis tik dažādas lietas uz viena magnēta. Mēs dabūjām... Kas tas ir? Vai tā ir katana? Puiši, man liekas, ka tā ir katana. Paskatieties uz to. Tā ir kaut kāda veida ierocis vai asmens.
Labi, tas ir forši. Tā varētu būt visforšākā lieta, ko līdz šim esam atraduši. Kas vēl mums ir uz šī? Tas ir tik smags. Mums ir viens, lai kas tas arī būtu. Patiesībā 2 no tiem. Nu taču, es nezinu, kas tie ir. Ja jūs zinat, kas tie ir, paziņojiet man komentāros. Un man ir arī šis lielais dzelzs gabals, lai kas tas arī būtu. Tas ir tik smags. Ej, ūdeni! Puiši, ja jūs zinat, kas šī lieta ir, arī paziņojiet man komentāros. Jo tas vienkārši ir liels metāla gabals. Tas droši vien sver kādus 13-18 kilogramus. Ļaujiet man paskatīties, vai es vispār varu dabūt magnētu no šīs lietas. Jā, nē. Varbūt viss ir beidzies, puiši. Nu taču. Nu, brāl, tas bija traks pirmais metiens. Dod 5. Patiesībā, lai iet, dod 10. Kamēr es turpinu mest magnētu apkārt šai trakajai nogrimušajai laivai, ilgi nebija jāgaida līdz nākamajam pārsteidzošajam atradumam. Vecīt, kas tas ir? Ak, Dievs, mums ir tik daudz. Tas aizlidoja prom. Kas pie velna tas ir? Tā ir numura zīme no Illinois. Vai tā vispār ir vieta? Kas ir Illinois? Reģistrācija rāda, ka tā ir no 2000. gada jūnija. Tātad šī lieta ir 26 gadus veca. Tā ir pavadījusi 26 gadus ostā. Un, godīgi sakot, izskatās diezgan labi. Bet kas tas ir? Ak, mans Dievs, tur ir vēl kaut kas aizmugurē. Fui, tas čurā uz manis! Kas pie velna? Mums ir vēl vairāk šo rīku. Te ir mazs skrūvgriezis, un es nezinu, kas ir šis. Es neesmu elektriķis vai tas, kurš izmanto šādus rīkus. Bet mani vairāk interesē šī lielā kaste, kas joprojām čurā uz manis. Puiši, uz tās priekšpusē rakstīts pirmās palīdzības aptieciņa. Tā lieta tur apakšā iespējams ir bijusi jau 10 vai 15 gadus. Šī pirmās palīdzības aptieciņa ir diezgan smaga. Tajā varētu vēl būt kaut kas iekšā. Bet ir tikai viens veids, kā to noskaidrot. Atvērsim to un paskatīsimies, vai tur ir kas iekšā. Man nav ne jausmas, vai tās vispār atvērsies. Tās visticamāk ir sarūsējušas ciet jau gandrīz 10 gadus, bet es noteikti mēģināšu. Man izdevās vienu atvērt, tas patiesībā bija daudz vieglāk nekā es domāju. Tik daudz ūdens iztek ārā. Paskaties uz to! Ak, Dievs! Tas droši vien ir pilns ar slimībām. Ļauj man tikai... Jā, tas ir pilns ar slimībām. Paskatīsimies, vai šis būs vieglāk. Tā aiziet. Labi, patiesības brīdis. Vai šeit ir kaut kas iekšā? Ak, tur tiešām ir kaut kas iekšā. Paskatieties, draugi. Stīples šinas. Kas tas ir? Fui! Kas tas vispār ir? Tas ir tik pretīgi. 3 stūrveida pārsejs. Tas ir tik forši. Tā ir veca pirmās palīdzības aptieciņa, un tā joprojām ir pilna ar visām oriģinālajām lietām. Elpināšanas maska no mutes uz muti. Tā lieta vienkārši izskatās veca. Godīgi sakot, es nedomāju, ka tas kādu tuvākajā laikā izglābs. Tātad liksim magnētu atpakaļ ūdenī un paskatīsimies, vai šeit vēl kaut kas ir. Bet tas joprojām ir diezgan forši. Varbūt es paturēšu šo tikai kastes dēļ. Labi, draugi, man ir ļoti laba sajūta par šo metienu. Es mēģināšu trāpīt tieši starp laivu, kas peld, un laivu, kas nepeld. Labi, 1, 2, 3. Negluži. Labi, tā varētu būt problēma. Es kaut kā esmu aizķēris virvi šeit, pie kuģa vraka, un es nedomāju, ka spēšu atgūt magnētu. Es nedomāju, ka varēšu. Jā, viss ir cauri. Mans magnēts ir pilnīgi norakts. Tas ir iestrēdzis pie kuģa vraka tieši šeit. Varbūt es varu pāriet pāri šai mazajai ankuru virvei līdz laivai. Es nezinu. Es vairs neesmu cirka mākslinieks, bet varbūt man vēl ir tas iekšā. Labi, pamēģināsim. Šī ir briesmīga ideja. Kāpēc virve kustās? Kāpēc tā kustās? Cilvēki, man tas nepatīk. Man tas nepatīk. Brāl, labi. Varbūt man tiešām izdosies. Nē, man neizdosies. Briesmīga ideja. Labi, mums būs jāizdomā cita ideja. Čau, kur tu to dabūji? Es to atradu, man ir traka ideja. Tā varētu nostrādāt, bet man vajag lielu koka gabalu, lai to izdarītu. 1, 2, 3! Kā tu to izdarīji? Pat nejautā, bet tagad es varu ļoti uzmanīgi tikt pāri līdz laivai, pa vienam solim. Es izmantošu šo drošības nazi, lai noturētos. Labi, puiši! Mēs ejam pāri uz laivu. Šī ir viena no biedējošākajām lietām, ko esmu darījis. Viens nepareizs solis, un es būšu ūdenī. Ak, Dievs! Jā, es to izdarīju. Labi, kur ir magnēts? Tas ir tur lejā. Labi. Nu, es esmu uz laivas, bet magnēts joprojām ir tur lejā. Man jātiek tur, paliekot vesels. Un man šķiet, ka man ir ideja, kā to izdarīt. Ceru, ka tas nostrādās. Oho! Ak, Dievs, es to izdarīju! Es pat nenomiru! Jā! Labi, paņemsim magnētu. Kas tas ir? Tas kustās. Man šķiet, ka mums kaut kas ir, draugi. Es to dabūju kustībā, lai kas tas arī nebūtu. Čali, tas nāk augšā, lai kas mums arī būtu. Kas pie velna? Mums ir vesela kaudze ar lietām. Man nav ne jausmas, kas tas viss ir. Paga, kā tu tiki šurp? Es vienkārši atnācu, tas nebija grūti. Ak, Dievs, tas ir tik smags. Mums ir kaut kāds dīvains gabals, man nav ne jausmas. Kaut kāda ļauna spīdzināšanas ierīce. Un milzīgs kuģa aprīkojuma gabals vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir diezgan forši, es varētu šo paturēt vienkārši tāpat. Ak, Dievs! Tas patiesībā ir klusi forši. Lāk, draugi, es domāju, ka ir pienācis laiks doties pie otrā kuģa vraka. Es domāju, ka nākamajā būs vēl labāks dārgums nekā šajā. Hei, kur tu domā doties?
Tu aizmirsīji man uzsist 5. Jā, labi, ejam. Neskatoties uz to, ka mēs bijām burtiski ieskauti ar dažādu lielumu un stāvokļu kuģu vrakiem, viens no tiem īpaši piesaistīja manu uzmanību, kā potenciāla vieta neticamiem dārgumiem. Tātad mēs nemakšķerējam ar magnētu pie jebkuras nogrimušas laivas. Nē, mēs makšķerējam ar magnētu pie nogrimušas jahtas. Aiz manis ir apmēram $1 miljonu vērta laiva, tāpēc nav zināms, kas varētu būt tai apkārt. Es esmu ļoti satraukts par šo draugi. Labi, es vienkārši mēģināšu un paskatīšos, vai varam kaut ko atrast. Jā. Man šķiet, ka es atsītos pret laivu. Čali, es tiešām atsītos pret laivu. Es uztaisīju skrambu uz laivas. Viņi mani nogalinās, brāli. Es domāju, ka ar tevi viss būs kārtībā, brāli. Labi, pirmais metiens. Paskatīsimies, vai kaut kas ir. Izskatās diezgan labi. Man šķiet, ka kaut kas ir uzķēries. Mums noteikti kaut kas ir. Uzmanies, uzmanies, uzmanies. Brāli, kas tas vispār ir? Es tikko izvilku kaut kādu ieroci. Tas ir tik forši. Ļauj man pamēģināt tikt nedaudz tālāk nekā iepriekšējā reizē. Nē, laiva! Brāl, ja viņi iznāks un redzēs, ka ar viņu laivu kaut kas noticis, viņi mani nogalinās. Un es šobrīd nevaru atļauties $1 miljonu vērtu laivu, brāli. Es varētu būt pamatīgi iekūlies, čaļi. Droši vien viņš šajā jahtā rīkoja pilnīgi trakas balītes, tāpēc kas zina, kas viss varēja nonākt ūdenī. Es personīgi ceru uz portfeli, kas pilns ar naudu. Laikam tūlīt uzzināsim. Šis ir diezgan smags, čali. Nezinu, vai mums kaut kas ir vai nav. Labi, aiziet. Kas tas vispār ir? Vai tā ir žoga detaļa vai kas tā? Tā ir atslēga. Puiši, paskatieties uz to. Tā ir milzīga atslēga. Kā gan šī atslēga nonāca pie šīs jahtas? No tās pila ārā pretīgs ūdens. Brāl, es nemelošu, tas ir ļoti forši. Es šo pielikšu pie sienas vai kaut kur citur. Es negaidīju šodien atrast milzīgu atslēgu, bet godīgi sakot, tas ir diezgan labi. Pagaidām 2 metieni, 2 dārgumi. Pamēģināsim vēlreiz un paskatīsimies, vai varam dabūt vēl kādu gabalu. Labi, kādas ir izredzes, ka te ir milzīga dārguma lāde, kas atbilst šai milzīgajai atslēgai? Ir tikai viens veids, kā to noskaidrot. Velns! Zini, viss kārtībā, mēs viņam neteiksim. Čali, paskaties uz burbuļiem, kas nāk augšā. Man liekas, mums ir kaut kas liels. Šī vieta jau ir devusi 2 priekšmetus. Un man šķiet, ka mēs tikko dabujām 3. čaļi. Ak, Dievs, tas ir tik smags. Skaties uz burbuļiem. Nu taču, es to redzu. Man liekas, es to redzu. Mums kaut kas ir. Kas pie velna tas ir, puiši? Tas ir pilns ar ūdeni. Tas smird briesmīgi. Kas pie velna tas ir? Čali, kas? Labi, es jums nemelošu. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Tam ir maza rokturis. Vai tu vari? Nē, tu to nevari pārvietot. Kas? Kas pie velna tas ir? Uz tā ir rakstīts dolāri un centi. Kādas ir izredzes? Šeit iekšā ir nauda, puiši. Tam noteikti jābūt no jahtas. Tas izskatās pēc naudas kastes vai kaut kā tam līdzīga. Paskatīsimies, vai mēs varam to noņemt no magnēta. Tā, gatavs? Vai es varu to kaut kā atvērt? Vai vienkārši tas tikko pakustējās? Nu taču, labi, puiši, es mazliet papētīju un domāju, ka sapratu, kā šādu lietu vajadzētu atvērt. Tātad triks, kā atvērt šādu naudas kastīti ir. Es nedomāju, ka tas strādā. Paga, es sameloju. Tā ir vaļā. Paskatieties, puiši. Labi, patiesības brīdis. Cik daudz naudas te ir iekšā? Nekas, brāl. Ko? Es visu to darīju velti. Šeit nav nekādas naudas. Tikai kaudzes sasodīt uz zobratu. Un tas bija milzīgs laika izšķērdējums, bet neuztraucieties. Mums vēl ir magnēts, un mums vēl ir milzīga jahta, pie kuras zvejot ar magnētu. Tad mēģināsim vēlreiz un paskatīsimies, vai varam dabūt kaut ko labāku. Turpinot zvejot ar magnētu jahtas priekšgalā, es atradu tikai nejaušus priekšmetus. Tāpēc es sapratu, ka, ja gribu atrast īstu dārgumu, man būs nedaudz jāmaina pieeja. Tā kā es atrodu tikai krāmu, es domāju, ka būtu laba ideja nevis zvejot ar magnētu no piestātnes, bet gan no šīs pietāvotās laivas un tikt tālāk ūdenī. Varbūt kaut kas nokrita no jahtas un ir otrā pusē. Tātad mums vienkārši jātiek uz šo laivu un cerams tiksim tur. Labi, čaļi, ejam un ņemam magnētu līdzi. Brāli, laiva grimst! Laiva pildās ar ūdeni! Dievs, brāli! Dēls ādas, mums jāiet, brāli! Dievs, tā pildās ar ūdeni! Cilvēki tā pildās ātri! Ak, Dievs! Brāli, ko tu dari? Uzvelc glābšanas vesti, mēs grimstam, cilvēki! Es nedomāju, ka mēs grimstam, brāli. Kāpēc tu vēl esi laivā? Tā burtiski pilna ar ūdeni, cilvēki. Es domāju, ka ar mums viss kārtībā. Labi, varbūt es nedaudz pārspīlēju. Man ir bailes no grimstošām laivām. Labi, tātad laiva patiešām grimst, bet tā grimst daudz lēnāk nekā es domāju. Tātad mums droši vien ir apmēram, 5 minūtes pirms mēs būsim zem ūdens. Tam vajadzētu būt pietiekami daudz laika, lai šeit atrastu kādu dārgumu. Ātri, ņem magnētu! Jā, čali, mēs tiešām grimstam. Tu vari redzēt, kā ūdens ieplūst. Ak, mans Dievs, tas ieplūst lēni, bet mums jāsteidzas. Labi, čali, iemetam magnētu ūdenī, ātri. Es dabūju laivu! Es to dabūju! Es dabūju jahtu, čaļi! Lielākais loms, kas jebkad izvilkts ar magnētu. Labi, mēģinam vēlreiz. Labi, tas bija labs metiens. Pastīsimies, vai kaut kas ir. Paskatieties uz burbuļiem. Man liekas, mums kaut kas ir. Tie ir daudz. Tas ir milzīgs. Lai kas tas arī būtu, tas ir milzīgs. Dievs, ceru, ka tā nav kāda klāja krēsls no jahtas vai kas tam līdzīgs. Tas varētu būt. Kas tas ir? Tas nāk augšā. Mums ir! Kas tas ir?
Čaļi, mums ir kaut kas traks. Uzmanīgi. Mēs varam salauzt šo laivu. Kas tas ir? Labi, čaļi, es nezinu, kas pie velna tas ir. Vai tie ir svari? Ir gan. Čaļi, tie izskatās pēc veciem svariem. Tas ir tik forši. Es domāju, ka nekad iepriekš neesmu tādus atradis. Tas bija pirmais atradums jahtas kreisajā pusē. Tātad mums tur jāturpina ar magnētu. Labi, godīgi sakot, esmu zinkārīgs. Cik tad es sveru? Paskatīsimies, vai svari darbojas. Cik tad es sveru? 250 mārciņas. 250. Tas svars droši vien ir no magnēta. Tas ir magnēts. Šali, tas ir liels magnēts. Starp citu, tas ir 3000 mārciņu magnēts. Hei, noplūde kļūst arvien sliktāka, draugi. Es nezinu, cik ilgi vēl mums ir līdz būsim pilnībā zem ūdens, bet mēs burtiski esam grimstošā kuģī šobrīd. Tāpēc liekam magnētu atpakaļ ūdenī pēc iespējas ātrāk. Ātri, tagad pirms esam zem ūdens. Oho! Au! Tas sāpēja! Labi, man nav laika mocīties nežēlīgās sāpēs. Mums jāieliek šis magnēts. Es redzu burbuļus, brāli. Mums ir burbuļi. Mums nāk burbuļi augšā. Patiesības brīdis. Paskatīsimies, kas mums ir. Nu, aiziet. Tas ir enkurs. Tieši tas, kas mums vajadzīgs. Ja mēs to pareizi izmantosim, mēs izglābsim kuģi. Labi, enkurs notur kuģus stabili, vai ne? Tātad, ja mēs... Čau, man liekas, tas nestrādāja. Mums joprojām tek iekšā ūdens. Atrodi man vēl vienu enkuru tūlīt. Labi, te tev ir. Labi, paldies, Maks. Paldies. Paldies! Labi, vai mēs vēl grimstam? Nē, es domāju, ka viss ir kārtībā. Labi. Es mūs izvilkšu no šejienes. Es nepazaudēšu šo laivu. Nekamēr esmu kapteinis. Ieliec augstākajā pārnesumā. Brauc pa kreisi. Pa labi. Pa labo bortu. Atved man tūlīt Monster Energy. Sasodīts. Ar daudzām lieliskām magnētiskās makšķerēšanas atradumiem droši savāktām ir pienācis laiks mums uzkāpt uz dažiem no šiem nogrimušiem kuģiem, lai izpētītu, kas ir iekšā, un vēl labāk paskatītos, vai var atrast kaut ko foršu. Laki, draugi, mēs tikko uzkāpām uz vienu no šiem nogrimušiem kuģiem, un es nemelošu jums, tas ir tik sasodīt forši. Visur ir visādas lietas, puiši, tas ir neprāts. Paskatieties, cik daudz mantu ir izkaisīts visapkārt. Šeit burtiski ir atstāti $1000 vērtas lietas. Kas tās visas ir? Šīs ir visur uz klāja. Vai tās ir kā ārkārtas pārtika? Vai šo var ēst? Pāgi, ļaujiet man paskatīties. Kā lai es paskatos, vai tu vari? Es nezinu, vai tu... Šķiet, ka šeit kaut kas ir iekšā, bet es īsti nevaru to dabūt ārā. Šādu ir daudz, tās ir visur, dažādos izmēros un visādas. Kas tas ir? Komet jūras briesmu signāls. Tātad tas ir kā konservēti dārzeņi vai kas tam līdzīgs. Un kas pie velna ir šis? Paskatieties uz šo lielo veco kasti uz klāja. Nedrīkst aiztikt dzīvības glābšanas aprīkojumu. Kā tev šķiet, kas šeit ir iekšā? Nezinu, droši vien kaut kāds dzīvības glābšanas aprīkojums, kuru nedrīkst aiztikt. Tu tā domā, vai ir rakstīts, kas te ir iekšā? Nē? Ak, Dievs. Šī lieta sver kādu 100 mārciņu. Vai mēs varam to atvērt? Es kaut kā gribu redzēt, kas ir iekšā. Dievs, tas ir tik smags. Noslēpumaina kaste uz nogrimuša kuģa klāja. Mums tā noteikti jāatver. Kas, ja iekšā ir dārgumi? Uzstādīšanas instrukcijas. Man nav laika to visu lasīt. Vai tu raujai šī? Labi. Es nedomāju, ka ir kāds veids, kā to atvērt, negriežot šos nost. Un tie ir no metāla. Wow! Nu labi. Laikam mēs nekad neuzzināsim, kas ir noslēpuma kastē. Turpināsim skatīties apkārt. Jā, tas nemaz nav draudīgi vai biedējoši. Es nevaru vien sagaidīt, ka tikšu šeit iekšā. Ak, Dievs, te ir baisi, draugi, pagaidiet. Es brīnos, kad pēdējo reizi kāds šeit bija. Šī vieta izskatās sen pamesta. Oho, šeit ir daudz vairāk istaba, nekā es domāju, ka būs. Es atradu pašu svarīgāko no visām. Tualeti! Nē, tur ir lapseņas, Dievs! Šeit tiešām nav nevienas lapseņas. Cilvēki, visa mana dzīve nozipsnīja acu priekšā. Tur bija tik daudz. Kur tas ved? Sasodīts, kas tas vispār ir? Šeit ir kaut kāda liela bumba vai kas tam līdzīgs. Paskaties uz to. Kas tu vispār esi? Ļauj paskatīties, mēs varu iet tālāk. Pagaidīt, čali, tas šņāts. Kāpēc tas šņāts, brāl? Liec tam apstāties. Ak, Dievs, ejam prom no šejienes. Ejam prom, pirms tas uzsprāgst vai kaut kas tāds notiek. Pagaidī. Man liekas, tas pārstāja šņākt. Vai tu tikko uzmeti man bumbu? Jā, bet tā tūlīt uzsprāgs man virsū. Un tāpat neuzsprāga. Tātad viss ir kārtībā. Turpināsim izpētīt un centīsimies izvairīties no jebkādiem bumbai līdzīgiem priekšmetiem. Kamēr es turpināju izpētīt laivu pa istabai, nebija ilgi jāgaida, līdz es izdarītu trakāko atklājumu visā dienā. Ak, Dievs, čali, tev noteikti jāienāk šeit. Te burtiski visur ir ieroči. Ak, Dievs. Vai tie ir īsti? Čaļi, te virtuvē visur ir ieroči. Skatieties, te ir vēl viens. Ak, Dievs. Un te ir vēl viens. Šeit tiešām visur ir ieroči. Man nav ne jausmas, vai tie ir īsti vai nav, vai arī pielādēti.
bet es ar tiem pārāk nespēlēšos. Kāpēc šeit ir tik daudz ieroču? Paskatieties uz to! Tas ir īsts ierocis. Es nezinu, vai tā ir bise vai kas tas ir. Ja jūs zinat, uzrakstiet komentāros. Es ar to pārāk nespēlēšos, es nezinu, vai tas ir uzlādēts. Ak, Dievs, tas ir tik forši! Es nekad iepriekš neesmu atradis ieročus pamestā ēkā, un šeit to ir tik daudz. Es nezinu, kāpēc šeit ir tik daudz ieroču. Paskatieties uz šo, tas izskatās kā no otrā pasaules kara vai kaut kas tam līdzīgs. Ak, Dievs, es nezinu, vai es varu tos paturēt vai nē. Es tiešām gribu. Šeit ir tik daudz ieroču. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Paskatieties uz tiem visiem. Man šeit ir vesela kaudze ar ieročiem, bet mēs turpināsim meklēt apkārt. Kas zina, kas vēl varētu būt paslēpts šajā laivā? Nauda, dārglietas, dārgakmeņi. Turpināsim meklēt un skatīsimies, ko varam atrast. Šeit virtuvē es daudz neko neredzu. Vienīgā vieta, kur vēl neesam izpētījuši, ir tā noslēpumainā tumšā bedra grīdā. Nav ne jausmas, kur tā ved, bet godīgi sakot, tā ir vienīgā vieta, kurā vēl neesam bijuši. Tātad, kas zina, kas tur varētu būt lejā? Labi, draugi, es dodos leju kuģī. Šeit ir tiešām šaurs. Nezinu, vai ar savu mugursomu tikšu cauri. Ak, Dievs, tas ir tik biedējoši! Ew, ko tu tur lejā redzi? Čali, te ir pilns ar visādām lietām. Nolaidīsim kameru lejā un paskatāmies apkārt. Tie ir milzīgi makšķerkāti! Ko vispār ar tādiem var noķert? Haizivis? Tas ir traki! Oho, ak, Dievs! Man te jāskatās, kur lieku kāju. Viens nepareizs solis un varu sevi sadurt. Tas ir pilnīgi traki. Es pat nezinu, kas pusē no šīm lietām ir. Ja jūs zinat, rakstiet komentāros. Bet es pieņemu, ka tas viss ir, lai kuģis darbotos, ka tas vēl bija darba kārtībā un nebija pa pusē nogrims. Šeit pārsvarā ir tikai instrumenti, bet paskatīsimies nākamajā telpā. Varbūt tur ir kas interesantāk. Ak, Dievs, paskaties, cik liels ir tas dzinējs. Es domāju, ka ja mēs atraisīsim šo detaļu un tad pāris reizes uzsist pa šo un pēc tam nomainīsim turbinātoru, tas tāpat nedarbosies, jo man nav ne jausmas, par ko es runāju. Šis ir liels dzeltens dzinējs. Šajā telpā nav gandrīz nekā cita. Vai tas jau ir gatavs? Nē, tas vēl nav gatavs. Vai vari man padot, piemēram, āmuru vai kaut ko tam līdzīgu? Jā, tūlīt došu. Tam vajadzētu derēt. Tas nav āmurs! Padod man āmuru! Čali, man vajag āmuru! Kā lai es to salaboju, ja tu man nedod pareizos instrumentus? Ak, Dievs, mēs nekad šo lietu nedabūsim darboties. Ak, vai! Diemžēl laivā nebija nekāda cita kā tikai dzinējs, un neskatoties uz visiem maniem centieniem, man to neizdevās iedarbināt. Tāpēc, diemžēl, šodien mēs mājās vedīsim tikai kaudzi ar ieročiem, sarūsējušiem ēnkuriem un dažiem trakajiem dārgumiem no okeāna dibena. Un paziņojiet man, kur ir nākamā vieta, kur man vajadzētu izpētīt, jo es izlasu visus komentārus. Līdz tam laikam noteikti nospiediet patīk un abonējiet, un tiekamies nākamajā video!